Šodien raidījumā visa organisma diagnostikas iespējas un jauna procedūra sejas izskata uzlabošanai, koka māja mūžsena vērtība, Rondo paviljons jūsu atpūtai. Mūsu veselīgais izskats nav atkarīgs tikai no kosmētikas, moderna apģērba, dažādām skaistuma procedūrām vai pareiza uztura. Regulāri vajadzētu sekot līdzi visa sava organisma veselības stāvoklim. Mūsdienās, kad strauji attīstās jaunas tehnoloģijas, vairs nav nepieciešams tērēt laiku un līdzekļus, lai ar atsevišķām metodēm diagnosticētu saslimšanas. Tagad iespējams noteikt organisma vispārējo veselības stāvokli veselības salonā 888 ar diagnostikas sistēmu Sensitive Imago. Diagnostika balstās uz biorezonansi, mūsu smadzeņu zemgarožas šūnas pārzina visu sakrājušas informāciju par mūsu veselības stāvokli un izsaucot smadzeņu šūdās uzbudinājumu, palielinās elektromagnētiskais impulss un sensitīva sistēma caur diodītēm savāc šo informāciju un datorsistēma analizē. Līdz ar to šī ir viena no precīzākajām, vienkāršākajām un pat cik tā balstās uz biorezonansu arī mazāk kaitīgajām metodēm. Iesakām izmeklēt gan tos, kuri vienkārši grib uzzināt veselības stāvokli, gan aicinām pie sevis arī tos pacientus, kuriem jau ir problēmas, ir diagnozes, ir kroniskas saslimšanas, jo diagnostikas sistēmā mēs varam pārbaudīt gan elpošanas sistēmu, gan gremošanas sistēmu, gan sirds asinsvadu sistēmu, kaulu locītavu sistēmu, un tā kā mēs redzam arī visus mikrobus, parazītus un dažādu slimību izsaucējus, kuriem, kā zināms, ir svarīga loma dažādu procesu attīstībā, tad līdz ar to mēs arī principā nonākam pie tā cēloņa, kāpēc problēmas ir radušās. Vēl ko gribētu teikt, mēs aicinām pie sevis uz diagnostiku arī veģetodistoniķus, jo šī ir šobrīd ļoti aktuāla problēma un tradicionālā medicīnā parasti pie šīs diagnozes nonāk ilgstoši pēc izslēgšanas principa. Tā kā sensitīva imago diagnostika ir funkcionāla diagnostika, līdz ar to mēs spējam novērtēt arī veģetatīvās nervu sistēmas stāvokli un viņas iespējamo ietekmi uz organisma funkcijām. Šī diagnostika, kā jau vienreiz pateicu, ir nekaitīga, tāpēc viņa ir veicama gan bērniem, gan pieaugušiem, gan grūtniecībām, jo neatstāja nekāda iespēja uz veselību. Laipni gaidīt visu mūsu salonā uz veselības diagnostiku, jo svarīgi ir ne tikai ārstēšana, bet svarīgi ir visa slimību profilaks, un šī iespēja tiek dota veicot sensitīvu imago diagnostiku. Tāpat veselības salonā 888 pieejama jaunākā metode Latvijā – mezodiegu 3D armēšanas procedūra, kas ar tūlītēju efektu uzlabo sejas izskatu. Runājot par mezodiegu procedūru, tātad galvenais instruments, ja var tā teikt, un parādīt skatītājiem ir šī te adatiņa, kurā ir ievērts polidioksonona diegs, ko ļoti labi pazīst ķirurgi un izmanto savā praksē iekšējo orgānu šūšanai. Šie diegi uzsūcās pēc 1,5 gadiem jau, un ar šādas adatas palīdzību tiek ievadīti ādā. Metodas būtība ir šī metode galvenais diegi ievadīti tajās vietās, kur ir nepieciešams, kur ir ādas noslīdējumi ar gadiem, vai, kā mēs sakām, gravitācija padarījusi savu, kur ir mimikas krunkas, kur ir, teiksim, kliente vēlas kādu acu plaksteņu augšējo uzvilkt uz augšu, lūpu kaktiņu, aizpildīt kādu mimikas grumbu, tad ļoti labi palīdz šie te diegi. Pirms šīs procedūras āda ir jāsagatavo, veicot mezoterapiju, kuras laikā āda tiek mitrināta un ievadīti vitamīni un mikroelementi. Pēc nedēļas tiek veikts arompīlings un sejas masāža. Cik ilgi saglabājas mezodiegu 3D armēšanas procedūras efekts?
Efekts saglabājas pusotru gadu, kamēr šie te diegi uzsūcās, un vienlaicīgi šie diegi veicina mūsu iekšējā kolagēna izstrādāšanos. Un tiek vienlaicīgi uzlabota gan sejas krāsa, gan tonus, gan elasticitāte, un efekts ir jau redzams tūlītējs. Ja. Mans novēlējums manām esošajām un topošajām klientēm, mūsu ārējais izskats ir mūsu zīmols. Ja, un, protams, seju redz un seju sādu visi jau, un tāpēc ieguldītais laiks, darbs un līdzekļi vienmēr atmaksājas. Es tikšanos! Dzīvošana koka mājā ir pielīdzināma dabiskai videi, jo koks ir vienīgais būvmateriāls, kas pats regulē mitruma līdzsvaru un iekštelpās arī uztur optimālu skābekļa daudzumu. Var teikt, ka koks elpo, un cilvēki šādās celtnēs jūtas komfortabli. Koka mājas, kas ražotas no dabīga un ekoloģiska koka materiāla, tiek izstrādātas tā, lai nodrošinātu tām gadsimtiem ilgu kalpošanu. Mēs pārstāvam uzņēmumu Timbero, aktīvu trade kompaniju tieši, un mēs darbojamies šajā tirgu jau 9 gadus, gan Latvijā, Krievijā un arī Spānijā. Un mūsu piedāvātā produkcija ir sākot ar dārza mājām, pašām mazākajām, kas ir 2 metri, beidzot jau ar dzīvojamām mājām. Un tur tie izmēri, protams, attiecīgi katram klientam ir individuāli. Un piedāvājam pilnu klāstu servisu tieši, sākot ar pamatmontāžu, beidzot jau ar pašiem pēdējiem apdažu darbiem, lai klientam tiek piedāvāt pilnu servisu, un viņam nevajadzētu pašām meklēt kaut kādu atsevišķu meistarus, papildus darbus no malas un tam līdzīgi, lai viņam būtu, tā teikt, pašam nebūtu jāuztraucās par to kvalitāti, kas galā sanāk. Koka konstrukcija pārsvarā tiek ražota no skujkoka, ieskaitot arī apdažas dēļas, piemēram, griestos, kas ir pēc individuāla klienta vēlmes, liekam ar dažādu citu koku, tas ir cēlkoks, varam ozolgrīdus likt un tā tālāk. Un, piemēram, jumta segums izmantojam mazākām mājām, kas ir dārza mājas vasarīņš šindeļu jumts, pārsvarā iet, lielākām mājām iet metāls un dakstiņu jumts, betona un māla dakstiņš. Un pārējie apdažas materiāli, tas ir, protams, katra klienta individuāla izvēle, un mēs mēģinām katru viņa vēlmu apmierināt pilnībā, cik mēs to spējam arī. Un, piemēram, dzīvojamām mājām, ja ir, piemēram, apkuras sistēmas un tādas specifiskākas lietas, tur mēs pieaicinām speciālistus, kas to darbu varētu profesionālāk veikt, jo, lai mēs saglabātu klientam to profesionalitāti visās jomās, mums nākās piesaistīt arī speciālistus šīs jomās. Un izgatavošanas termiņi dzīvojamām mājām konkrēti ir aptuveni ražošanas cikls, ko konstrukcija ar apdažas materiāliem būtu aptuveni 8–9 nedēļas un uzstādīšana konstrukcija sākot ar mēnesi un beidzot jau pat līdz 4–5 mēnešiem, ieskaitot arī visus apdažas materiālu darbus. Mēs piegādājam klientam arī visu piegādes, visu montāžu, pilnīgi visu, lai klientam nebūtu jāuztraucās ne par transportu, ne par izpildes termiņiem, neko. Viņam ir parakstīts līgums ar konkrēti piegādes termiņiem. Darba kvalitāte ir specifikācijas sagatavotas, tādēļ klientam nebūtu jāuztraucās ne par kādām blakus lietām, blakus izdevumiem, kas varētu parādīties. To mēs cenšamies nodrošināt visu, lai viņam nebūtu nekāds uztraukums pie mājas būvniecības. Materiāli ir Latvijas koksne pārsvarā, vienīgais kaut kas specifisks, tad tur kaut kas jāieved vai no Sibīrijas, kas ir no Krievijas, kā lapegli vai tā, bet pārsvarā tas ir skujkoks Latvijā audzēts, Latvijā sagatavots, izstrādāts un sagatavot koksni Latvijā pārstrādīt. Šīs ir arī, kur mēs atrodamies šobrīd. Šī ir vasaras māja, viņu var arī siltināt priekš ziemas, bet, protams, viņa nekad neaizstās dzīvojamo ziemas māju. Ir nepieciešams sienas biezums krietni lielāk šai mājai, tie 44 mm, dzīvojamā mājai vajadzētu kā 200 mm. Un tas jau būtu līmēta konstrukcija, un līdz ar to viņai būtu noturīgāk pret vērpšanos, dažādiem iekšējiem spriegumiem koksnē, sēšanos, un līdz ar to viņas arī, kvalitātes spēja nodrošināt arī kvalitāti visai būvniecībai un gala produktam. Ir pieejami ļoti daudz, kaut kā 200–300 produktu, kas ir standarta variants, tāda ideja projekta, un iespējams arī zīmēt pēc klienta individuālas vēlmes, istabas lielums, izmērs, logus, viss var likt individuāli atsevišķi klāt arī. Tas atkarīgs no klienta vēlmēm. Pārsvarā visas klienta vēlmes, kas ir bijušas, viss ir arī realizētas. Un pārsvarā mēs arī bazējamies Latvijā, tāpat Vietāles ielā, kur ir mūsu ekspozīcija, arī varbūt droši apstīties pie mums, kur ir dažādu kategoriju mājas, sākot ar dārza mājām, lapenēm,
vasarnīcām, beidzot ir dzīvojamās mājas konstrukcija, ir uzbūvēta pirts ar pilnu apdari, tā kā droši atbraukt, patlaustīt, kā tas dabā izstāst, ne tikai skatīties, kāds ir mājaslapā. Tā kā droši brauciet pie mums, apstīties, paciemoties, patlaustīt, kāda šī māja, vasaras konkrētā māja izskatās un iespējams varbūt iepatīkās. Un, kas zina, varbūt vasarā jau pēc mēneša jau jauna māja būs. Nevienmēr klimats mūs lutina ar ideāliem laika apstākļiem. Vēsi pavasari un vasaras vakari, agrs un lietains rudens. Bet kādreiz tik ļoti gribas pasēdēt dārzā svaigā gaisā ilgāk, vai arī karstā laikā paslēpties no saules stariem. Tagad tas ir iespējams, atpūšoties transformējumā Rondo paviljonā. Tas ir jauns unikāls produkts Latvijā no Vācijas, kas ļauj pagarināt vasaru, jo jumta konstrukcija ir uzbūvēta tā, ka to var atvērt, ielaist vienmēr svaigu gaisu, sēdēt tāpat kā ārā, savukārt, kad saulīte noriet un jau rudens pusē, aizverot nojumi, mēs tiekam pasargāti gan no odiem, kas ir raksturīgi mūsu klimatam. Ņemot vērā, ka šī nojumīte grozās 180 grādos, mēs varam izvairīties no vēja, ja pagriezt aizvēja pusē, un vienmēr justies labi un komfortabli. Nojumīte ir arī pavisam droša. Varam nebaidīties atstāt vērtīgas lietas šajā nojumē, jo nojumīte ir pilnīgi aizslēdzama un nav jāuztraucas par savām lietām un vērtīgām mantām, kas tiek atstātas iekšpusē. Šāds paviljons jums kalpos kā atpūtas zona svaigā gaisā, tikšanās vieta visai ģimenei jebkurā gada laikā, kā baseina vai burbuļvānas pārseks, dārza paaugstinājums vai mākslinieka darbnīca. To ir iespēja papildināt ar jumta vai sānu žalūzijām, kā arī izvēlēties krāsainas jumta rūtis un krāsainus vai necaurredzamus sānu paneļus. Šādu konstrukciju nojumīte Rondo, tas saucās, ir viena, bet šī pati kompānija Hokloterm piedāvā vairākus modeļus šīm te stikla verandām, paviljoniem, ziemas dārziem. Un īpaši ir vērtība tā, ka ir individuāli pieeja katram klientam un ir iespēja pielāgot katra vēlmēm, vajadzībām un iespējām. Veranda Berlīna – tā ir mājīga vieta, kur nesteidzīgi baudīt brīvos brīžus kopā ar ģimeni un draugiem, neatkarīgi no laika apstākļiem un gada laika aiz loga. Veranda var būt jūsu ēdamistaba, spēļu istaba, atpūtas telpa, mājas birojas, sporta zāle, priekšnams, pat peldbaseins. Ar gāmi veidota veranda izskatās ļoti grezni un lieliski papildina mājas interjeru, kā arī apkārtnes ainavu, rada plašumu sajūtu. Verandu Berlīna raksturo sānu sienu izliekta forma ar izturīga, anodēta vai krāsu pārklājuma alumīnija profiliem. Veranda tiek uzstādīta pie mājas esošās sienas. Katrs standarta modelis tiek pielāgots konkrētai situācijai, katra klienta vēlmēm un iespējām. Šie visi produkti ir ražoti no alumīnija profiliem, no organiskā stikla un rūdītā stikla, tā kā ir izturīgi arī mūsu ziemās, mūsu vasarās iztur gan sauli, gan sniegu. Tā ir tā priekšrocība. Piegāde no brīža, kad klients ir savu izvēli izdarījis, 6 nedēļu laikā viņam ir jauns produkts, jeb jauna nojumi vai kas ir izvēlētā lieta ir viņa mājās. Tātad pasūtīšana notiek piezvanot mums vai kontaktējoties ar e-pastiem vai tiekoties klātienē, izrunājot ar klientu viņa vajadzības un vēlmes. Tālāk tā ir tehniska lieta, ka mēs kontaktējamies ar šo te ražošanas kompāniju Vācijā. Un tālāk jau atbilstoši klientu vēlmēm tas pasūtījums tiek ražots. Ja ražošanas procesa laikā ir mainās kādas vēlmes vai kas ienāk prātā, tas viss ir vēl realizējams arī ražošanas procesā. Izmēri ir standarta izmēri, tomēr ir detaļas un ir lietas, ko pielāgo individuāli. Ikvienas mājas būtisks elements, kas kalpo gan praktiskiem nolūkiem, gan arī kā dizaina papildinājums, ir dažādi metāla kalumi. Liekot lietā pieredzi, mūsdienīgas metāla apstrādes iekārtas un dizaineru radošo domu, Sijā Arre piedāvā izgatavot visdažādāko tehnisko risinājumu un stilu metāla vārtus, dekoratīvās restes, kamīna piederumus un citus metāla kalumus, kas lieliski sader ar cita veida materiāliem koku, stiklu un akmeņu. Piedāvā arī visu veidu izstrādājumus nocinkot, izmantojot karsto cinkošanu. Mūsu piedāvājumā ir plašs, jau gatavu paraugu spektrs, tai skaitā kompleksi risinājumi privātmājām, biroju ēkām un tam līdzīgi.
Darbā izmantotās tehnoloģijas nodrošina arī individuālu klientu ideju īstenošanu, kuras skiču veidā tiks izskatītas un kopīgi rasts vispiemērotākais veids, kā šo ideju īstenot dzīvē. Nojumes, koka mājas, kā arī metāla kalumus jūs varat paspēt apskatīt, izvēlēties un iegādāties ar atlaidēm līdz svētdienai izstādē Māja 1 2014 Ķīpsalā. Cēsu sanatorijas internāta pamatskola rehabilitācijas centrs ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar astmu un citām hroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un apgūst visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas, ja uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskajām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasei, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Skola aicina vecākus pieteikt bērnus visa mācību gada garumā visās klašu grupās.